Kas attiecas uz ūdām, tad katrs makšķernieks drīkst makšķerēt ar 2 ūdām. Tāpat kā drīkst, kā tas ir paredzēts arī noteikumos makšķerēšanas, viņam drīkst būt 2 makšķeres. Lietotas reizē 2 makšķeres. Laivā viņš var turēt kaut vai 10 vai 20. Bet lietot drīkst tikai 2. Tas pats attiecas arī uz ūdām. Taču ūdām ir jābūt redzes lokā. Nevar viņas kaut kur, teiksim, kaut vai tagad pie vaļējiem ūdeņiem palaist, un lai viņš tur kaut kur tur peld, Dievs viņa zina, kurā vietā tur, jā, kaut kur puskilometra attālumā. Tas pats attiecas arī ziemā. Tātad 2 ūdas, redzamības attālumā, un lūdzu ar šīm ūdām arī strādā. Par cik likums nosaka dažādu zivju, ierobežot dažādu zivju izmērus, cik jūs lielas zivis drīkstat paturēt sev lomā, vai arī noteiktā laikā varbūt vispārībā pat nedrīkstat ķert tādas zivis. Ja? Tāpēc makšķerniekam iesācējiem vajadzētu pārzināt zivis. Ja zivi nepazīst, neesi pārliecināts par to, par viņas izmēru, varbūt to zivi labāk atlaist. Kādus makšķerēšanas rīkus un cik daudz šos makšķerēšanas rīkus drīkst izmantot, visu nosaka ministra kabineta makšķerēšanas noteikumi. Vēl kas attiecas uz dažādo zivju sugu paturēšanu, jā, tad šeit tiešām vajadzētu ieskatīties ministra kabineta noteikumos attiecībā uz makšķerēšanas lietām, jo te ir ļoti daudz dažādi aizliegumi, dažādi garumi, dažādi daudzumi. Manā praksē lielākie pārkāpumi, ko mēs arī sava novada teritorijā cenšamies izskaust, ir tātad šo te nelikumīgi ievietot zvejas tīklu. Viss pēc idejas ļoti vienkārši, tikai vajag pašiem makšķerniekiem būt ļoti aktīviem, un tad jau nosargāsim tos ūdeņus.